Aston Villa ar spēku paņēma 3 punktus viesos no Vesthamas. Onana iesita savu pirmo golu pirmajā mačā, kas ir ļoti ievērojami, kā arī Muhameds Kudus bija pamanāms uzbrukumā un ir perspektīvas asets jūsu komandā. Toties City bez problēmām pārspēja Chelsea ar 2-0, Hollands un Kovačičs iesitot savus golus, nesteidzieties ar Kovačiču un arī apdomājiet savus Nkunku un Pedro Neto plānus, jo viņi spēlē vienā pozīcijā. Brentfordā aizstāvēja savus 3 punktus mājās, kur ļoti pamanāms bija Eze, bet diemžēl aplaupīts ar tiesnešiem. Arī Mbemo un visas sniedza savu sniegumu. Es gribētu izcelt tieši Mbemo, jo bez Tūnija viņš ir uz soda sitieniem un ir ļoti aktīvs uzbrukumā. Duelis starp Leicesteri un Tottenhamu bija neizšķirts. Pedro Porro kā premiuma aizsargs sevi attaisnoja, bet arī Vārdijs bija augstienē. Iespējams, nākotnē izskatīšu viņu kādu